Rokās ir nonācis unikāls produkts. Lielākā daļa manu jautājumu par disku būs atbildēti, un mīlestība no pirmā acu skatiena jau ir notikusi. Izaugu Mežciemā. Mežciemā ir tikai slimnīcas un pansionāti apkārt. Man jau bērnībā likās, ka manai profesijai jābūt ir kaut kādai sociāli, sabiedriski atbildīgai. Jo es gāju uz pansionātiem gan laistīt puķes, gan ar opišiem un omītēm padzīvoties. Kad es iestājos koledžā, es neko nezināju. Es pirmo kursu nobumbulēju, jo par cik man pagātnē ir ļoti daudz profesijas, man pat ģimene neticēja, kad podoloģija ir tā vieta, kur es palikšu. Tāpēc man ļoti paveicās, jo es 2. kursā jau sāku strādāt slimnīcā Saukurstos, kur mani paņēma un mēs kopā izveidojām kabinetu un sāku strādāt. Es nostrādāju Saukurstos, laikam, 2 vai 3 gadus, un pie Saukurstas slimnīcas poliklīnikas ir arī pansionāts, un mēs ar studentiem arī braucām. Šogad, diemžēl, nesanāca, bet centāmies braukt pie senioriem un aprūpēt viņiem kājas. Par podoloģijas akadēmiju doma radās tad, kad prasības manas auga un darba devēji nespēja šīs prasības nodrošināt. Ļoti daudz ir šo inovāciju, ļoti daudz ir jāmācās, tam ir nepieciešams nereāls laiks, atbalsts, finanses, un lai es piepildītu visu to, ko es profesijā gribu piepildīt, izdarīt, apgūt, saprast, man nepieciešams ir strādāt uz sevi, un tādu kabinetu, kādu spēšu nodrošināt sev es pati, tādu man neviens nespēs piedāvāt. Jā, atskatoties, protams, ka podoloģijas akadēmija tapa, varētu teikt, Covid laikā. Periods bija diezgan grūts, jo vispār es meklēju kabinetu 60 kvadrātmetrus, maksimums 100. Tagad mums ir 380 ar kaut ko. Un sākām mēs 3, un nu jau mēs esam 10. Tā kā 3 gadu laikā mums ir nu jau 7000 pacientu. Un esam izauguši, tā varētu teikt, krietni. Bet tas ir tikai ar milzīgu darbu, jo bija nedēļas, un ir vēl līdz šim nedēļas, kad es strādāju 6 dienas nedēļā, un ir arī pacienti, kuri nāk 7 no rīta vai arī 11 vakarā. Protams, kad ir dažādas ekstremālas situācijas, zvani naktīs, šogad mazāk, bet pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā, protams, ka bija vairāk. Piektdienu vakari, naktis, sestdienu rīti, iespiesti pirksti durvīs, atrauti nagi, zvana draugi, radi. Kāds vēl paspēja ielikt kaut kur sociālajos tīklos man privāto telefonu numuru ar saucienu SOS, viņa vienmēr palīdzēs. Tā kā, jā, tādas ekstrēmas lietas notiek un notiks, un paldies Dievam, jo kam tad vēl uzrakstīt, ja ne cilvēkam, kur tu zini, ka tev tiešām palīdzēs un izdarīs. 7000 pacientu 3 gadu laikā, tas ir ārprātīgi liels skaitlis klīnikai, kas sāka no nulles. Mēs esam principā vienīgie Baltijā, kas ir tikai podologi, kas ir 10 podologi vienā vietā, un prasības pašiem pret sevi ir augušas ar katru gadu, un izglītošanās visiem darbiniekiem notiek ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Ne tikai teorētiskās zināšanas, kas arī ir ļoti svarīgas, bet, protams, ka ļoti daudz ir praktiskās nodarbības, praktiskie kursi, kas notiek lielākoties ārpus Latvijas. Dažādās starptautiskās konferencēs, kur arī notiek workshop. Esmu pa šo laiku arī kļuvusi par apmācītu tiesīgu ārstniecības personu Latvijā, un liels prieks, kad esmu ieguvusi arī certifikātu un katru gadu resertificējos kā vienīgais Latvijā starptautiskais treneris 2 metodēm, ārkārtas Brace M un ārkārtas metodē. Saistībā ar starptautisko certifikātu pie manis vēršās arī speciālisti no citām valstīm. Uz doto brīdi ir Francija, Anglija, Īrija, Islanda, Dānija, Somija speciālisti, kas ir braukuši pie manis mācīties.
Šajā gadā ar kādas breisēm esmu veikusi vairāk kā 30 apmācības, kas īstenībā ir ļoti daudz. Protams, kā es uzskatu, ka ne viss ir jārāda sociālajos tīklos un ļoti daudz melnā darba paliek aizskadrā, bet ir jālepojās ar to, ko tu esi izdarījis, un ar saviem diplomiem ir jālepojās. Ja jautājums, vai man ir kāds diploms, kurš ir pilnīgi nederīgs, protams, man ir pilns ar tādiem diplomiem, kur tu iespējams aizbrauc, tev liekas, ka būs pilnīgi kaut kas cits, bet tās zināšanas tu neesi ieguvis, bet arī neiegūtās zināšanas ir zināšanas, jo no tādiem kursiem un apmācībām es saprotu, ko es gribu darīt savos kursos un ko es noteikti negribu darīt savos kursos. Online vispār neatbalstu. Tuvojās mans resertifikācijas periods, tādēļ esmu uzskaitījusi certifikātus, bet ļoti daudz arī certifikāti ir kaut kur aizklīduši, jo es arī esmu tikai cilvēks. Un, protams, ka es nelieku visu uzreiz mapītēs un nepierakstu, bet ir pāri pa 150 certifikātiem, gan Latvijā iegūti, gan starptautiski. Un varētu teikt, ka lielākā daļa diplomu ir pēdējo 3 gadu laikā. Un 3 gadi, tas nav daudz, bet zināšanas tāpat liekas, ka vienmēr pietrūkst, laiks iet uz priekšu, viss mainās gan estētikā, gan podoloģijā, medicīnā. Ļoti daudz, kas ir jāzina, un manuprāt, arī 150 diplomu nav daudz. Es esmu ļoti atvērta sociālajā vidē un ikdienā palīdzu ne tikai podologiem, bet arī estētiskās skaistumkopšanas speciālistiem, jo situācijas ir daudz un dažādas, un ne visu mēs varam zināt, un bieži vien vienkārši vajag pajautāt, lai pārliecinātos pats par savām zināšanām. Protams, ka daudz speciālisti konsultējās pirkt kādus aparātus, ar kādām frēzēm strādāt, kur mācīties, ko darīt tālāk. Ļoti daudz estētiskās skaistumkopšanas speciālisti ir šogad aizgājuši podoloģijā, ļoti daudz mani pacienti ir aizgājuši podoloģijā. Un es varu ieteikt tikai to, ko es pati esmu pieredzējusi, ko es esmu iemācījusies, ko es esmu pārbaudījusi, un tādēļ, ja man jautā par vīlītēm un diskiem un abrazīviem, tad noteikti tas ir Urzo, jo šobrīd tirgū pieejama labāka nav. Mani pedikīra pirmsākumi sākās ar gumijas pamatnēm un abrazīviem, tādām micītēm, kas liekās uz šīm te gumijas pamatnēm. Tajā laikā, varētu teikt, pirms 10 gadiem, tajā laikā, nebija ļoti daudz izvēles abrazīviem. Ja nemaldos, bija pieejams tikai 180 un 240, kas, protams, kā šo te kvalitāti pazemināja, jo tev nebija iespējas izvēlēties šos te gritus, kurus pēc būtības, principā, ir jāpiemēro pacienta klienta ādai. Micīta cena tajā laikā bija apmēram 40 centi, bet uz doto brīdi cena ir 2 tik kāpus augšā. Par cik abrazīvu daudzums bija ierobežots, tad arī kvalitāti nevarēja iegūt tādu, kādu mēs varam iegūt kvalitāti šobrīd. Ādai mums ir vairāki slāņi, un parasti, ja nāk cilvēks uz pedikīru, viņš vēlās, lai tiek aprūpēti visi šie ādas slāņi, iegūstot tādu tā kā membrānu, lai šis pedikīrs nesājās ilgi. Un tādēļ nepieciešami griti ir, lai ar katru ādas slāni vai problēmu zonu strādātu ar nepieciešamiem gritiem. Ja mums ir sākumā raupja āda, mums ir plaisas, mums ir uzstaigājumi, tad mums obligāti ir nepieciešams ļoti raupšs abrazīvs. Un tad mēs ejam uz smalkāku, tādējādi tiekot līdz jau citiem ādas slāņiem, kur šis te raupjais abrazīvs nav nepieciešams. Tādu rezultātu, kāds bija pedikīrā pirms 10 gadiem un kāds ir tagad, tas nav salīdzināms. Kādreiz ļoti līdzīgu rezultātu varēja panākt, bet tev bija nepieciešams daudz vairāk materiālu uz vietas. Tev bija nepieciešami šie te gumijas abrazīvi, tev bija nepieciešamas šīs te micītes, tad bija arī un ir vēl līdz šim tādi pulētāji, kas arī ir gumijas. Vajadzēja strādāt arī ar skalpeli, un tad sanāk, ka tas bija daudz laikietilpīgāk, un, protams, ka finansiāli tas arī bija daudz dārgāk, bet jebkurā gadījumā tādu kvalitāti, kādu mēs sasniedzam šobrīd, tajā laikā mēs sasniegt nevarējām. Es esmu cilvēks inovācija, un mūždien esmu meklējumos, un tā kvalitāte, ko varēja sasniegt ar šiem te gumijas abrazīviem, man ne ļoti patika. Un ar diskiem pirmo reizi iepazinos 19. gadā starptautiskā konferencē Kijevā.
Un tad vesels bariņš ar kolēģiem, iepirkām diskus, iepirkām abrazīvus un sākām testēt un saprast, kas tad mums patīk, kas nepatīk, un vai mēs savā darbā viņus varam pielietot tā, lai viss tas, kas mums nepatika iepriekšējās tehnikās, mums darētu un palīdzētu un nebūtu jādara pielietojot disku. Nebiju vienīgā, tātad kolektīvs mums tobrīd Kijevā bijām vairākas meitenes, kas pārstāvēja gan skaistumkopšanas nozari tajā laikā, gan arī podoloģiju, jo mēs visi mācījāmies kopā. Un tas galvenais uzdevums bija tiešām saprast, vai tas disks tagad būs tā inovācija, kas mums tiešām palīdzēs un patiks. Mēs mēģinājām visu veidu abrazīvus, kas uz to brīdi bija pieejami. Mums katrai bija savādākas mašīnītes, bija, kurām jau bija podoloģiskās, bija, kurām tomēr bija vēl estētiskās. Un mēģinājām saprast, vai tas disks der visām arī mašīnītēm, un vai visiem mūsu pacientiem un klientiem, ar kuriem mēs uz to brīdi strādājām. Uz to brīdi arī nebija pieejami nekādi kursi. Un tajā laikā vēl nebija attīstīts online, un lielākā daļa notika pašmācības ceļā. Viena ar otru sazvanījāmies un stāstījām, kas tad ir tie plusi un mīnusi, kas mums ikdienā notiek ar to disku kabinetā. Un secinājām jau ar laiku, ka uzgaļu garums bija viens, un bija meitenes, kuras savos aparātos viņas nevarēja ielikt, jo šie galiņi bija pa īsu. Līdz ar to uzreiz pusi no kolektīva atkrita. Tagad jau analizējot, mēs saprotam, ka problēma bija ne tikai ierīcē, ne tikai izgudrojumā, bet arī mūsu tehnikā, jo mēs īsti nezinājām, ar kādiem apgriezieniem jāstrādā, un tādēļ disks ļoti uzkarsa, un varētu pat teikt, ka līme piecepās klāt, un bez izteiktas skrāpēšanas šos abrazīvus nomainīt nebija iespējams. Tad sanāk, kad apstrādājot pēdu ar disku, tu ekonomē laiku, bet tajā pašā brīdī tu tērē laiku, lai pēc tam notīrītu šo līmi, un tas atkal neiet kopā. Par cik mēs sapirkām diezgan daudz diskus, tad kompānijā trāpījās arī meitene, kurai dēļ tā, ka disks bija ļoti uzkarsis, micīti nolidoja nost. Tātad tagad jau mēs secinām, ka šis disks bija no vairākām daļām, un varbūt tas bija brāķis, varbūt, ka viņš fiziski vienkārši nespēja izturēt gan spiedienu, jo mēs tajā laikā strādājām zem cita leņķa, jo mēs nezinājām, kā īsti pareizi ar viņu strādāt. Un micīti vienkārši metāla micīti nolidoja nost. Pēc visiem plusiem un mīnusiem, tomēr uz to brīdi mēs vēl miksējām. Mēs strādājām gan ar gumijas frēzēm un abrazīviem, gan ar skalpeli, gan arī ar diskiem. Lai vairāk varētu saprast, kāda ir tā pacienta plūsma, kāda ir tā āda un kura no šīm tehnikām labāk strādā. Par cik disks bija ļoti biezs, un mēs nevarējām ar viņu ielīst šajās plaisās un strādāt zem leņķa, tādēļ mums jebkurā gadījumā bija jāizmanto vēl kāda no frēzēm. Vai tas bija skalpels, vai tā bija frēze, bet jebkurā gadījumā tas atkal paildzināja šo darbu un sadārdzināja procedūru. Tad mēs apzinājām šīs problēmas, trūkumus un visu, kas uz to brīdi bija saistīts ar diskiem, ko mēs varējām saprast kā sievietes, kas strādā, kas meklē inovācijas savā profesijā. Un tad mums ar kolēģi radās ideja, ka mēs pašas varētu atrast kādu, kas mums šos diskus uztaisīs jau pēc mūsu kaut kādām idejām un mūsu priekšstatu par to, kā tad būtu jāizskatās diskam ar abrazīviem priekšspeciālisti. Un ja tagad mēs atskatāmies, tad tā bija ļoti traka ideja, kas, paldies Dievam, mums pietika prāta viņu neīstenot, jo tas materiāls, no kā tika taisīts, un šīs frēzes nebija perfekti centrētas, un viņas bija šķības greizes nepareizas, viņas bija par smagu, un jau pirmie tādi mēģinājumi strādāt pašām ar savām vainagojās ar pilnīgu krahu, jo bija, kad mēs nevarējām nemaz ielikt šo uzgali aparātā, un viņš izskatījās briesmīgi, viņš bija ar visiem sakausējumiem, jo, protams, ka viņš bija no divām daļām salikts, viņš bija pa biezu, pa smagu, un sapratām, ka mēs varam
kādam palīdzēt, bet pašas noteikti, kad veidot viņus tā kā neveidosim. Disks tiešām bija tas, uz ko es centrēju savu uzmanību. Tajā laikā es sapratu, ka jā, tas ir izgudrojums, ļoti labs, bet viņš nav vēl pabeigts. Un, lai viņu pabeigtu, tur varētu vēl strādāt un piestrādāt. Jautājums, vai tas, kas ir izgudrotājs, vai viņš tiešām veic šo te aptauju, vai viņam ir labs kontakts ar speciālistiem un viņš ievāc šo informāciju, kas tad ir tie trūkumi. Jo disks viennozīmīgi jau uz to brīdi bija tas, ar ko es zināju, kad es strādāšu jebkurā gadījumā. Laikam ejot un apmeklējot dažādas starptautiskas konferences, tāpatās es visu laiku meklēju kaut kādu labāku veidu tam diskam, varbūt kāds jau ir kaut ko noķēris inovācijās jaunu, lai tas disks būtu tāds pilnvērtīgs un spētu pildīt visas manas vajadzības kā speciālista, bet nesanāca atrast tādu uz to brīdi. Kolēģei Instagramā ieraudzīju, ka nācis Latvijā jaunums, interesanta kompānija. Tā, ka jau pamazām parādīties vairāk informācijas, bet Urzojas iepazinu caur vīlītēm. Sākumā es nemaz nezināju, kad ir diski. Caur kolēģi sanāca iepazīties ar Urzo komandu. Un kas bija pirmais, kas pievērsa uzmanību, tas, kad notika tiešām ļoti laba komunikācija, kad cilvēkus kompānija interesē, kā uzlabot, kā palīdzēt, ko izdomāt, kas ir tas, kas trūkst, kas ir tas, kā mēs redzam šo te instrumentu, jo nevienmēr mūsu skatījums ir tehniski izpildāms. Protams, ka zem Urzo diska ir ārprātīgi liels komandas darbs un liels prieks, ka arī starptautiski Urzo paliek arvien atpazīstamāks, un tas ir tikai tāpēc, kad ir šī kvalitāte. Un neskatoties uz to, ka kvalitāte uz doto brīdi ir sasniegta ideālākā, kas ir pieejama tirgū, tāpatās uzņēmums nāk ar jautājumu, ko uzlabot vēl, ko jūs gribētu vēl redzēt, kas ir tas, kas būtu vēl labāks. Un vienmēr pie jauniem produktiem, jaunas tehnoloģijas, vienmēr ir tā neziņa, vienmēr liekas, ka kur tad vēl labāk. It kā jau ir sasniegts tas labākais, bet tāpat tās ir kaut kādi jautājumi, kurus var pieslīpēt. Un liels prieks, ka tiek uzklausīti speciālisti un ņemts vērā viss, ko speciālisti saka. Un tad jau tālāk dara visu komanda un skatās, vai to var īstenot, vai to nevar īstenot. Uzņēmums ļoti strauji attīstās, un man tika dot iespēja izmēģināt frēzi, instrumentu, lai noslēpums, kurā es iemīlējos uzreiz. Es pat pārējos neskatījos, kas man tika piedāvāti. Es jau izvēlējos vienu, kurš ir bellissimo.